18. novembrī Latvijas valstī 107 gadi. Un 107 izcils Latvijas personības. Latvijai 107 nozīmīgi cilvēki. Man ir uz jautājumu, ko tev nozīmē Latvija? Šodien mans sarunu biedrs, vairāk kārtējs Latvijas premjers un es teiktu pirmais Latvijas atjaunotās valsts premjers. Arī citu dažādu amatu izpildītājs, piemēram, finanšu ministrs savulaik. Ivars Godmans. Ivars Godmans man ir viens no tiem cilvēkiem, kas visvairāk ir strādājuši, lai atjaunot Latvijas valsts pirms 35 gadiem. Ivar, pasaka man, ko tev nozīmē Latvija tagad? Kad tu esi... Tagad? Jā, tagad. Ko tev nozīmē Latvija? Bet, protams, atskaties uz savu dzīves pieredzi Latvijas valsti vadot. Nu, vienā teikumā tā ir mana valsts. Es tiešām, es jau teiktu mūsu valsts. Un mūsu es saprastu latviešu pirmkārt, jo es nesēdos priekšā, ka būtu latvieši, kas teikt, ka tā nav mana valsts. Var pateikt, tā nav mana valdība, un tie nav man politiķi, un tie nav man tādu cilvēku, bet tā ir mūsu valsts. Un es domāju, ne tikai latvieši, te jau ir arī daudz zemē Latvijā dzīvojuši cilvēki, kas arī varbūt nav latvieši pēc tautības teikt, jā. Tā ir mūsu valsts, un mēs šajā valstī, mēs viņā vienkārši, gribam dzīvot. Es to vēl vienā līdzībā pateikt. Ir tāda teorija, ka tagad visas tās valsts robežas izirs, mēs dzīvojam tagad, sevišķi jauni cilvēki domā, ka viņi var braukt pa visu pasauli, viņam nav jābūt pieturas punktam tādam kā Latvijai. Mēs varam braukt tur, dzīvot tur. Jā, bet tas tikai īsu brīdi ir šāda eiforija, jo tas ir, saprot, kā ir, tev ir jābūt savai ostai, kurā tu atgriezies. Sevišķi, ja tie laiki ļoti vētraini paliek vai strauji, bet arī ne tikai tad. Jo kas tad ir tā valsts? Tā ir kopēja valoda, mēs viens otru saprotam, tā ir kopēja vēsture, kas veido mūs, tie mūsu paradumi, te vesela virkni tādas lietas, mūsu vecāki, kas šeit guļ kapos un vecvecāki un tā tālāk. Un saprot, tā ir tāda lieta, kas nekur citur nav. Un nobeidzot par to tavu jautājumu, pateikšu vēl vienu lietu. Jā, bet tad, kad tu saprati tajā brīdī, ka tev tā valsts nebūs, un tik nedod Dievs šādu situāciju, tad tu tikai sapratīsi vai saproti, cik tas ir ārprātīgi traģiski, ka viņas nav. Un te es vairāk domāju par tiem cilvēkiem, kas šo valstu, kuriem to valstu atņem 40. gadā. Jo es esmu daudz runājis, daudz viņiem miruši jau, bet no tiem pirmajiem, ja, tāda rēta viņa nav sārstēm. Tāpēc tas jēdziens, ka tā ir mana valsts un tā ir vienīgā vieta pasaulē, priekš manis viņš ir pilnīgi identisks. Jā, man var nepatīk, kā mums te iet vienā otrā brīdī, man nepatīk, teiksim, kā, viens mācītājs nesen šī televīzijā teica, ka mēs dzīvojam tādā ļoti, neapmierinātības tādā kopējā fonā, negativitāte, neapmierinātība. Es nezinu, kā to fonu var mērīt, bet tikai es nedomāju, ja tā dziļāk šiem cilvēkiem paprast, tu esi neapmierināts ar vienu vai otru, trešo tur lietu, bet vai tu varētu būt neapmierināts ar Latvijas valsti? Ja tu tā saki, tad godīgi sakot, tu neesi. Tad tu neesi šajā valstī. Fiziski varbūt esi, bet tu neesi visās pārējos, teiksim, tādos, aspektos šajā valstī piederīgs. Jo kaut kādā 88. gadā tu atgriezies no mācībām un kļuvi par Tautas fronts reālo līderi. Nē, reālais līderis tomēr bija Dainis Ivāns. Arī droši vien Jānis Peters paralēli, kaut kādā mērā. Peters tāds tā kā ievirzītājs. Jā, ievirzītājs. Viņš uzņēmās vismagāko lomu, protams. Jā, bet tik un tā. Tad Dainis, tad es vairāk tā kā, es godīgi sakot, vienmēr es sev uzskatījis, kad es esmu tāds tā kā atbalstītājs un vairāk tāds, īsti realizēju varbūt vairākas tādas lietas. Man nebija tā harizma, kas Dainim, kas ļoti svarīgs, starp citu. Viņš viņu nav pazaudējis, pat es viņu satikos šeit pat studijā vēl iepriekš. Nē, viņš nav pazaudējis šo te. Labi, bet jebkurā gadījumā tanī mirklī tad nebija Latvijas valsts, un tev bija jānotic tam, ka būs.
Man godīgi sakot, jāsaka, ka mans raksturs nav balstīts uz ticību. Cik tas ir slikti, protams. Nē, pa kristīgo ticību un Dievu es nediskutēju, vai 74 gadi. Un es arvien katru brīdi tā ļoti nopietni tāds pārdomāju, un es pilnīgi uzskatu, ka ja šīs ticības nav, nu, Dievam tad ļoti slikti. Bet ticība tādām politiskām izmaiņām vai politiskām revolūcijām, bet es esmu tiem, kas tā, nu, nesāk ar ticību. Es drīzāk sāku ar pakāpenisku ļoti, nu, tādu pakāpenisku evolucionējošu darbību, kas novad pie tā, kam jābūt. Un jā, un tāpēc, savot, ja tu, tās ticības elements ir ļoti svarīgs, nu jā, nu viņš ir svarīgs, bet saproti, ja tikai uz tu viņu paļausies, tad tu ļoti ātri var vilties, saproti, tu tic un tev neizdodas. Nu, tā ticība ir sagrauta, ja. Nu, tas tāpat, kā mēs tagad šodien analoģijās, mēs ticam, ka mēs dzīvosim Eiropas līmenī, tā kā eiropieši. Nu, es domāju, vācieši, francūši. Tā ir normāla ticības moments, ja. Bet ar šo ticību tev nepietiek, ja tikai ticēsi, un tu skaties, tu tā neiznāk, 1 gadu, 2, 3, 10 gadu paiet neiznāk, nu 20 paiet. Nē, ticība šeit ir fons, pats svarīgākais, kāda ir tava rīcība. Es esmu vairāk tāds cilvēks, kas pakāpenis tādā rīcības rezultātā, jāatzīst, bez revolucionāriem tādiem uzrāvieniem. Jo tas vienkārši nebija. Tagad, protams, atpakaļ ejot, var pateikt ļoti vienkārši. Vajadzēja tā darīt, šitā tā darīt. Nu, pirmkārt, to nevar izmērīt, kā vajag darīt. Tu nevar atkāpties atpakaļ. Bet bieži vien es sāku domāt, saprot, kā ir, ka nu, var jau būt, ka labi, ka nevar atkāpties. Jo, zin, kā ir tāds teiciens, ja es būtu tajā laikā to, ko es tagad zinu, nu, tad es gan, ne. Viss tā tavu bagāžu varētu traucēt tajā laikā atpakaļ rīkoties tā, kur varbūt vienu otru pat veiksmes gadījumā tu izdarīji pareizi. Saprot, tagad tev tāda, nu, tev tā bagāža tajā brīdī nebija. Nu, es domāju tādā ziņā. Es domāju, ka cilvēki arī tie, kas tautā, protams, ticība bija galvenais elements, bet tie, kas īstenoja tieši šo te pasākumu, kam, nu, uzticēja to darīt, ja, nu, viņiem lielā mērā bija ļoti svarīgi tas izpildes variants, tas racionālais variants. Nu, paldies Dievam, tas arī izdevās. Tāpēc es domāju, mums arī izdevās, mums, Igauniem, Leišiem, un jāsaka godīgi, nedaudz pārāk daudziem citiem. Nu, mums arī palīdzēja iepriekšā vēsture, bet redz, kā tagad cīnās Ukraiņi, ja? Viņiem principā arī izdevās, bet redz, ka viņas nelaiž vaļā, ja? Krievi, nelaiž. Un tas pats ar Moldāviem, ar Gruzīniem un visiem, kur viņi cīnās vēl, nu, dažādas tās lietas ir, bet mums ir izdevies, un es domāju, ka vienā lietā mēs esam pāri. Es saprotu, ka var cīnīties politiski briesmīgi savā starpā. Tas ir normāli. Politika ir cīņa. Bez cīņas politika neattīstās. Nu, nevirzās arī dzīve. Bet redz, ir tāda cīņa par lietām, par veidiem, par metodēm. Nav cīņa par galveno. Galvenais ir mūsu valsts pastāvēšana. Un līdz ar to, ja pastāv valsts, pastāv tauta. Saprot? Izaugus paudze Latvijā, kas īsti nezina, ko nozīmē, ka tevi administrē no citurienes, no Maskavas, no ļoti tālām vietām. Parasti saka tā, nu, bet Eiropas Savienība nomainīja Maskavu. Stop, absolūti nenomainīja. Jo Eiropas Savienība nejaucās tajās lietās, kurās Maskava ne tikai jaucās, bet kur viņi tev diktēja, ko ja tu nepiekrīt, viņi tev sūtīja uz Sibiri, viņi tev lika cietumā, viņi tev mainīja. Sabot, viņi tev mēģināja izmainīt kā cilvēku. Un tagad mums, paldies Dievam, ir tā jaunā paudze, kas ir 30 gadus, nu vismaz 30 vairāk gadus veci cilvēki, kur nav to pieredzējuši. Un nedod Dievs viņiem to pieredzēs. Un tāpēc bieži vien, ka viņi to nav pieredzējuši, viņiem ir tāds sajūta, nu jā, nu labi, nu administrēja viens, administrēs citi. Bet viņi nesaprot, ja administrēs citi, kas ir pilnīgi citu uzskatu par dzīvi, ja? Nu, paņemsim austrumus. Tur jau paņemt vēsturi, viņiem ir pilnīgi cita vēsture, pilnīgi cita ideoloģija, pilnīgi cita uzskata par ētiku, pilnīgi cita šīs lietas. Un, kad tu nonāc tādos variantos, tad tu sāc saprast, ja ko nozīmē cīnīties par savu valstu un pastāvēt, lai mēs būtu. Un tad tev tās politiskā cīņa, viņi nedrīkst pār. To es teicu ļoti daudziem arī tagad opozicionāri. Mēs jau pazīstam viņus vislielākoties. Nu, ne jau viss tagad jauna paudze, bet tos līderus es pazīstu. Es teicu, nu labi, jūs jau varat
Jūs jau varat viens otru, bet saprotiet, ir zinām robežu. Ir robeža. Jo, tagad tu vadīji pirmo un patiesībā, es runāju par pirmo valdību, to, kas bija, jā, patiesībā pirmo un otro. Un tagad tu vadīji to valdību, tad naudas nebija vispār, un tagad mēs karojam par budžetu, kas ir, nu, piemēram, nu, vismaz 10 reizes lielāks. Jā, tā ir taisnība. Bet tu saproti, cik par tiem 30 gadiem ir pieaudzis vispār arī dzīves līmenis Latvijā. Jā, es saprotu. Un arī, jā, tas ir tas, ko parasti negrib atzīt, jā. Un, zini ko, kāpēc negribu to vecāku cilvēku atzīt? Bieži vien man vecuma cilvēki, tāpēc, ka redz, viss jau ir relatīvi. Es jau neskatos atpakaļ. Laiks bija tautas fronts, laiks jā, ne, viss jau jauni. relatīvi, saprot, es neskatos pret to, varbūt kā man pašam tā dzīve ir mainījusies. Es skatos pret to, ka te man blakām dzīvo tādi jauni cilvēki, kas ir neskaitām bagātāk par mani, un es nedomāju, ka tam būtu jābūt pareizi tā. Tas ir viens. Bet otrs, saprot, kā ir. Ar to naudu ir tā, ka tas dzīves līmenis ir audzis, bet prasības ir augušas, un viņas turpina augt. Nu, tavā sfērā, piemēram. Tu pats ļoti kādreiz pareizi pateici. Kāpēc veselības aprūpe principā ir, nu, varētu teikt tā, muca bez dibena. Tāpēc, ka vienmēr cilvēks var dzīvot ilgāk. Zāles vienmēr paliks dārgākas, aparatūra vienmēr paliks dārgāka. Un ja cilvēks dzīvo ilgāk, tad nav ko, tā lieta, nav jau ko brīnīties, teiksim, ko es runāju ar mūsu ministru tagad nesen arī. Redz, kā ir. Ir viens labs pētījums, par ko mēs šitā neesam runājuši. Jūsu studijā arī vajag parunāt. Nu, patās bija tāda interesants mērījums. Saka, ka cilvēki paliek mazāk, ja? Nu, nav kam strādāt, paliek mazāk. Izrādās, tas ir papētīts Vācijā, tas ir papētīts vairākas Eiropas valstīs, ka tas, ka tie cilvēki, kas ir vecāki, un viņi ilgāk dzīvo, un ilgāk ir aktīvi, tur bija tāds salīdzinājums, ka tie, kas tagad ir 60 gadus veci, cik viņu aktivitāte un tas kopējais prasmes līmenis ir ar 20-30 gadnieku. Sabot, viņš ir daudz produktīvāks nekā jaunais, jo neviens jau tagad nerok vairs grāva roku. Un izrādās, ka tas, ka šie cilvēki vecie paliek darbā, tas nokompensē pilnībā to, ka nepiedzimst vietā jauni cilvēki, saprot? Un tāpēc šī interesantā lieta Latvijā ir bišķi jāpapēta, jo mums jau šķiet, ka mums tie cilvēki vienmēr ir vajadzīgi, ka tev ir zem pievienotās vērtības darbs. Ja tev vajag kaut ko kraut, ja tev vajag nest, un tev vajag jaunu cilvēku, vecs nevar panest, nevar iekraut, nevar izrakt grāvu. Bet tu ko iet runa par tādu darbu, kas nav tik vienkārši, un tādi darbi paliek jau, nu, Latvijā 80% tādi ir. Tad tas jautājums nav tā. Un tāpēc es gribu teikt tā, ka tā nauda, ko tu iesāk runāt, redzi, nauda jau ir tikai, nu, maiņas līdzeklis. Bet redzi, tās prasības, kāpēc tās prasības vienmēr ir priekšā iespējām vai esamībai? Tas jau ir attīstības dzinums. Ja tev vienmēr prasības nebūs lielākas nekā tas, ko tu vari, tad tev nav nekādas motivācijas vispār iet uz priekšu, attīstīties un kaut ko strādāt. Bet ja tavas prasības vienmēr būs pa priekšu tam, ko tu tagad reāli esi saņēmis, tad tev vienmēr ir kaut kāds ceļš uz kurienu. Mums ir vēl ceļš, tāpēc, ka mums ir priekšā igauļi, lietuvieši, vēl eiropieši liela daļa. Ir vēlējums savai zemē un tautai. Nu, vēlējums man ir tāds. Tā kā acu raugu sargāsim savu valsti. Tā kā acu raugu. Jā, mēs pāriem tagad mēs to stafeti nododam citai paudzei. Es kādreiz teicu, ka tā mūsu vecāka paudze, viņi iznes cauri to mūsu valsts ideju tajos vistrakākajos gados. Nu, tie bija tie 50 komunismu gadu un tā tālāk. Viņi nepazaudēja. Ja viņi būtu pazaudējuši tā mana paudze, kam tagad 70 pār 75, viņi nekad nespētu īstenot to, ko mums izdevās īstenot, atjaunot mūsu valsts, saprot? Bet tagad mēs ejam no skatuves. Mūsu vietā nāk vēl viena paudze. Un tas vēlējums, protams, ir visiem, bet šai paudzei man ir galvenais, jo viņiem ir tagad, tas karogs, viņiem ir tagad tas galvenais, tā teikt, instruments, ja? Ot viņu instruments ir pirmkārt nosargāt šo valsti, nosargāt viņu, kāds ir, un otrs, cik viņu spēkos, tomēr virzīt viņu uz attīstību. Jo tikai tā valsts, kas attīstās, viņa arī, kā teikt,
viņi it kā paši sevi sargā. Ja valsts, kas neattīstās, kas iet lejā, kam viss iet uz slikto, arī tur pazūd drošības situācijas, pazūd šīs lietas. Un to es gribu novēlēt. Tiem, kas tagad ir, godīgi sakot, tie, kas tagad ir valdībā, tie 40 gadīgi, 50 gadīgi. Tas ir šīs paudzes, man šķiet uzdevums, man tā šķiet. Jo redz, kas ir. No vienas puses viņiem ir grūtāk, ka viņi nevar tādu nozīmēt, novilkt uz zīmolu. Bet kāds man tas uzdevums ir izmērams? Mums bija uzdevums vienkārši atjaunot neatkarību un noturēties, ko mēs izdarījām. Tagad viņai vajadzētu šo te valsti, kā atsaraugu labāt un virziet viņu uz priekšu. Kādā ātrumā, lai Dievs dod, ka tas ātrums būs liels. Paldies, tev par stāstījumu. Paldies.